Viens ieteikums produktīvākiem komentāriem un mūsu savstarpējām sarunām internetu vidē. Un tas ir: runājiet par lietām pēc būtības. Reaģējiet un atbildiet uz to, ko es esmu teicis, un nevis uz to, ko jūs domājat, ka es saku, vai jūs domājat, kā es jūtos. Ja es kaut ko pasaku, tas ir tas, par ko es esmu gatavs uzņemties atbildību, to pamatot, to paskaidrot, vai vēl vairāk, tam nodoties un vēl vairāk to mācīt vai teikt. Bet, kad jūs rakstat lietas, ka jūs pārmetat lietas, ko angliski varētu teikt, ir tas strawman, vai ne? Es pasaku vienu, bet jūs uzbrukat, jūs pārmetat par citām lietām, kuras es nemaz neesmu minējis, tad tas viss šķiet diezgan bezjēdzīgi, jo nenotiek un nav iedziļināšanās no jūsu puses, un tad arī tā saruna, tā motivācija iesaistīties tādā sarunā ir ļoti, ļoti niecīga. Tāpēc, tad, kad jūs redzat kādu saturu, kad jūs dzirdat kādu saturu, īpaši tādu, kas varbūt jums mazliet pasvelina spalviņas, kas mazliet izaicina jūsu domāšanu, tad pirms jūs rakstiet man personīgi vai komentāros, varbūt noklausieties vēl vienreiz un padomājiet, hei, kas ir tas, ko Dāvids tiešām saka, ko viņš ar to domā, un tikai tad uz to reaģēt. Tad mums visiem būs daudz svētīgāk, interesantāk arī parunāt savā starpā, un man tiešām patīk, kad jūs uzrakstat, kad jūs prasat, es labprāt paskaidroju, bet tam visam jābūt ir kaut kāda jēga un iedziļināšanos.